Laipni lūdzam Unimax darbnīcā. Mani sauc Toms Krsenska, un šoreiz es vēlos jums iepazīstināt ar Rockler zīmola instrumentiem savienojumu līmēšanai uz tā sauktajiem. Savienotajiem. Tapām. Ja kādreiz esat mēģinājuši izgatavot kādu kastīti un izmantojāt savienotās tapas, lai savienotu stūrus, tad droši vien esat domājuši, kā to tur piespiest, kā to tur saspiest ar skavu. Jo šīs tapas parasti tiek izgatavotas nedaudz garākas, lai tās izvirzītos pāri kastītes sienai. Un jūs pēc tam, kad tās ir izžuvušas, varētu šos izvirzījumus noslīpēt. Gludi. Tāpēc tas izslēdz iespēju izmantot klasisko skavu, tieši stūros. Un tiklīdz to izmantojat nedaudz tuvāk sienas centram, rodas diezgan liels izliekums, un šajā izliektajā stāvoklī līme arī izžūst, un tad jums kastīte vienkārši ir deformēta. Kas, ja tā paliek atvērta, ir vairāk estētiska problēma. Bet brīdī, kad tur vēlaties ievietot kādu vāku, vai nu no augšas, vai, piemēram, ieslidinot no sāniem, tad tas jau ir problēma. Kādreiz es domāju, kā to atrisināt, un man ienāca prātā tādi ķemmes, kas precīzi ieietu starp tiem tapām un ar parastām skavām to pēc tam savilkt. Un kad es uzzināju, ka kāds cits bija līdzīga ģeniāla ideja kā man, bet turklāt to vēl spēja izgatavot un pārdot, tad es pieprasīju. Visas 3 izmērus. Mazākais ir 4 kolu melns, pelēkais ir 3 8 kolu un zilais ir puskolu. Ja jums kolas neko neizsaka, tad pietiek atcerēties, kā šis ir 6, veseli 35. Šis ir aptuveni 9,5 un šis 12 veseli 7 mm. Man ir arī sagatavas savienoto tapu izgatavošanai uz galda zāģe, kas ir tieši izgatavotas šiem izmēriem, tāpēc man tas vispār nerada nekādas problēmas. Tātad, kur ir tas triks? Triks ir tajā, ka ķemme faktiski spiež uz tām spraugām, starp tapām, tāpēc tas jums skaisti saspiežas. Pat ja jums ir garākas tapas un tās izvirzās pāri kastes sienai. Gudri ir tas, ka tas ir no ārpuses nopaļots, tāpēc varat izmantot jebkuru lentes skavu. Un šie iegriezumi, kurus šeit redzat, sākotnēji bija domāti monētām, lai jūs varētu ievietot monētu. Un tādējādi noteikt lentes pozīciju visos 4 stūros vienādi no malas. Un tā josta tev nederēja. Diemžēl tas ir izgatavots uz plānām monētām. Tikai 1,5 mm biezumā, kas varētu būt kādi amerikāņu centi, bet neviena Čehijas monēta tam neder. Tāpēc jums būtu jāizgriež kaut kas no plāna metāla. Bet tas ir tikai atbalsta rīks. Jūs to varat izmantot, bet arī varat neizmantot. Ja jums šķiet, ka šie sagatavas ir diezgan īsi, un jūs vēlēsieties, piemēram, augstāku kastīti, vai arī savienojums ar savienotajiem tapām būs vienkārši garāks nekā sagatavas garums, tad jūs varat salikt jebkādu daudzumu vienu aiz otra, un tie lieliski savienojas. Tas ir viss par pašiem stūra sagatavēm. Un tagad es vēlētos īsumā pievērsties šīm lentveida skavām, kas arī ir no Rockslera, un es gribēju tās uzreiz. Izmēģināt, kad tās jau bija šeit. Tās būtībā ir klasiskas neilona. Tolu, tas nozīmē apmēram 25 mm platas. Siksnas vai jostas. Un visinteresantākais ir iespējams tas sprūdrata mehānisms, kas ir diezgan atšķirīgs no klasiskā sprūdrata. Protams, jūs varat izmantot arī to, bet šim ir vairākas nelielas priekšrocības, kas varētu jūs pārliecināt, ka biežam darbam šis tips varētu būt labāks. Pirmkārt, jūs neuztiniet brīvo galu, bet gan stingro galu. Brīvais gals tiek izvilkts caur pašbloķējošo aizsargu, tāpēc jūs to varat manuāli pievilkt tik stipri, lai tas pats par sevi diezgan labi turētos. Un tikai ar sprūdratu jūs to pievelkat līdz galīgajam spēkam. Vienlaikus to var ļoti ātri atbrīvot, jo pietiek nospiest pašbloķējošo aizsargu, un tas uzreiz ir atbrīvots. Jums nav jāeksperimentē. Ar neko un jāatritina brīvais gals, un tā tālāk. Un visbeidzot, priekšrocība ir arī tā, ka tam ir plakana apakša. Tādējādi tiek samazināts risks sabojāt kasti. Ja jums tomēr būtu ļoti jutīga virsma, tad jūs varat papildus iegādāties speciāls mīkstas paliknes, kuriem ir arī gumijas cilpa, kurā uzglabāšanas laikā varat ievietot sarulēto siksnu. Bet tas noteikti nav obligāti, tas darbojas arī bez tā. Kamēr klasiskajam sprūdratam apakšā ir asas malas, kas varētu sabojāt virsmu, bet arī tur, protams, varat izgatavot kādu aizsargājošu ielikmi. Tātad noslēgumā šie stūra rīki ir noteikti lieliski. Un, ja kāds lielā apjomā līmē šos savienojumus, tad noteikti tos izmantos.
Šīs lentes skavas ir vairāk kā ķipsītes uz kūkas. Man tās patīk, man ar tām labi strādājas, bet tās noteikti nav obligātas, lai jūs varētu kaut ko tādu izgatavot. Jums pietiks, arī ar parastām siksnām, tāpēc tas ir atkarīgs tikai no jums, kā jūs izlemsiet. Saites uz visiem produktiem atradīsiet aprakstā zem video. Paldies, ka skatījāties, un es ceru uz tikšanos nākamajā video no Unimax darbnīcas.